Renesme kulena, taktīlā doma projekcija un vairoga caururpšana. Renesme ir Edvarda un Bellas meita. Renesmes spējas, ja tā var teikt, ir kā pretstats viņas vecāku spējām. Viņa spēja izlausties cauri mentālajiem vairogiem, kas ir pretēji Bellas spējai radīt šos vairogus. Un viņas otrā spēja ir spēja projicēt savas atmiņas caur fizisku kontaktu, kas ir pretēji Edvarda spējai lasīt citu domas. Viņa var dalīties ar savām domām ar citiem, vienkārši pieskaroties viņiem. Šī spēka piemērs filmās ir Rītausmā. Tieši pēc dzimšanas, kad Bella viņu tur rokās, viņa redz, ka pirmais Renesmes atmiņu fragments ir Jēkobs, kurš mēģina viņu nogalināt. Iedomājies būt zīdainis, un tava pirmā atmiņa ir smirdīgs vilks, kurš mēģina tevi aizsūtīt pie mammas Koko. Visticamāk, ar laiku viņi varēs attīstīt šīs spējas līdz neiedomājamam līmenim. Tā viņi varēs projicēt savas atmiņas, nepieskaroties citiem, un varēs iekļūt jebkura cilvēka prātā, jebkurā laikā.